Hei. Sveiciens visiem foršiem cilvēkiem visā Latvijā, bet īpaši, protams, visforšākajiem Siguldas novadā. Un visforšākie vēlējas šajās vēlēšanās par foršāko sarakstu numur 2. Un gribu teikt milzīgi paldies un pievienoties, protams, saviem saraksta biedriem, līdzgaitniekiem, draugiem, kolēģiem par šo uzticības milzīgo mandātu, cieņu, inteliģenci, gudrību, eleganci, kuru jūs izrādījāt attiecībā pret mūsu sarakstu. Tieši tādi mēs sevi pozicionējām un tieši tādu mandātu arī mēs saņēmām. Un saņēmu arī es, un neslēpšu, ka zināmā mērā rezultāti, protams, ļoti pārsteidza, patīkami pārsteidza un dod otro elpu, spēku tālākiem darbiem. Tā ir liela atbildība. Milzīgs paldies, protams, visticamāk arī ģimnāzijas saimei un absolventiem un tuvākiem un tālākiem iedzīvotājiem un kaimiņiem un mamām, tētiem, iespējams kādiem no mūsu 12. klases skolēniem un visiem citiem, kuri arī atrada to vēlmi ievilkt kādu plusiņu, bet kopumā šis tagad sākas laiks politiskajām kultūras pārmaiņām. Lūk, manuprāt, tas ir svarīgākais. Tā kā, cik nu varēšu, turēšu jums, protams, lietas kursā. Tā kā izbaudiet vēl šo svētdienas vakaru un tiekamies jau darba gaitās jaunajā nedēļā. Atā.